Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tas īstenosies noteiktā laikā. Šodienas raksturvieta. Šī parādība īstenosies noteiktā laikā, un tās īstenošanās steidzīgi tuvojas, un pat ja tās piepildīšanās vilcinātos, tad tomēr stipri būs cerēt uz to, jo tas viss nākti nāks un nekur nepaliks. Habakuka 2. nodaļa, 3. pants. Šodienas pārdomas. Nevienam no mums nepatīk gaidīt, bet mums visiem ir kaut kas, ko gaidām. Sapnis, kam jāpiepildās, apstākļi, kuriem jāmainās, veselība, kurai jāuzlabojās. Mēs zinām, ka Dievs ir ielicis apsolījumu mūsu sirdī, bet mēs brīnāmies, kāpēc ir nepieciešams tik ilgs laiks, lai tas piepildītos. Bībele vēsta, ka ir noteikts laiks, kas nozīmē, ka jebkurš cits laiks ir nepareizs. Tāpēc, ja tu neapzinies, ka Dievs vienmēr visu dara īstajā laikā, gaidīšana tevī izraisīs neapmierinātību. Taču tu vari saņemt apsolījumu tikai Dieva noteiktā laikā. Viņš zina, ka tu esi tam gatavs, kad atvērt durvis, kad izmainīt situāciju. Šeit gan svarīgi pamanīt, ka gaidīšanas laiks nav pasīvs. Tieši pretēji, tas ir laiks, kad tu aktīvi pieaudz un nobriesti, lai tad, kad apsolījums piepildās, tu spēj to nest un izbaudīt. Šodienas lūgšana. Tēvs, es izvēlos ticēt katram tavam apsolījumam manā dzīvē, un es zinu, ka tev jau ir noteikts laiks, lai tas piepildītos. Es atsakos no zūdīšanās par to, kā man nav, vai par to, kas kavējas, un apņemos ticībā gaidīt, zinādams, ka viss piepildīsies ar sekundes precizitāti. Tavā laikā. Jēzus vārdā. Āmen.